Labvakar, Andri! Labvakar! Prieks jūs redzēt, kad esat atradis laiku, jo jums patiesībā šajā laikā notiek mājas lūgšanu grupiņu, un tomēr jūs izvēlējāties atnākt šeit uz Kristīgā radio studiju, lai dalītos ar mums par to brīnumaino stāstu, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē. Un tā, kā tad Dievs jūs atrada, kāds tad bija sākums? Vēl pirms 8 gadiem es biju narkomāns. 15 gadus es lietoju narkotikas, smagas narkotikas, tas heroīnu, magoņu opiju, no magoņu opiju gatavots narkotikas, un es biju pilnīgi bez spēka, izvārds, bez zobiem mutē, un es domāju, ka kur katru dienu es no šīs dzīves aiziešu, bet tad notika kāds brīnums, kādu dienu es braucu ar autobusu no Talsiem uz Stendi, man blakām apsēdās viena sieviete, viņa uzrunāja mani un uzaicināja uz vakarā uz draudzi aiziet. Un no šīs dienas man arī pilnīgi izmainījās mana dzīve. Un kas tad notika tajā draudzē? Jūs aizgājāt? Kāda mērķa vadīts jūs aizgājāt? Jums ir, es klausos, dzirdu, stāsts liels, kā narkomānam, ir visādas noteikti arī veselības problēmas. Es narkotikas lietoju ļoti ilgi, no 91. gada, un man bija tā, ka es vairāk kārt braucu arī ārstēties uz dažādām slimnīcām. Es 9 reizes vien biju Gaļaezeras slimnīcā, arī Sarkandaugavas tur narkoloģiskā slimnīcā, dažādos rehabilitācijas centros, bet nekas man nepalīdzēja. Kā es iznācu no slimnīcas, man tā atkarība kā bija, tā bija un turpināju lietot. Es pārsvarā braucu uz slimnīcu tikai tāpēc, kad aptrūkās narkotikas, jo lauza kauls, ļoti slikti man bija, bet nekādas izējas man no tās nebija no tā, un es redzēju, ka mani draugi arī viens pēc otra apmira, kas arī kopā ar maniem lietoja narkotikas, un es arī domāju, ka arī maniem būs beigas. Bet, paldies Dievam, manai mātei, kas visu šo laiku par mani lūdz Dievu. Un neskatoties uz to, ka es nebiju ticīgs cilvēks, viņa par maniem lūdza, staigāja pa naktīm, pa ielām, lūdza, cilvēks smējās, teica, ko tur lūdza, biruts tanta. Viņa teica, tāpat viņš netiks vesels, un tāpat viņš aizies, viņa redzēja, ka maniem paliek vien sliktāk un sliktāk, bet viņa ticēja, ka pienāks diena, un Dievs man izglābs. Bet es pats neticēju vēl tad Dievam. Un tas bija, notika tas brīnums tad, kad es tanī dienā aizgāju vakarā uz to draudzi Stendē. Tas vasaras svētku draudzi tāda. Līdz tam es biju gājis uz baznīcām, daudzām baznīcām, kad arī gribēju tikt vaļā no narkotikām, bet jo man teica, ka var palīdzēt Dievs. Es arī biju rehabilitācijas centrā vienā, un tur strādāja 2 darbinieki, un viņi teica, ka viņas atbrīvojas no narkotikām Dievs, bet man kaut kā nepalīdzēja, ka es gāju uz baznīcām, jo es nezinu, man nenotika nekas tāds. Bet tanī dienā, kad šī sieviete man uzaicināja uz to draudzi, kad es aizgāju uz to draudzi, es izstāstīšu, tad tur bija tā, kad es aizgāju uz dievkalpojumu, un mācītājs mani aicināja priekšā pieņemt Jēzus Kristu, nožēlot savus grēkus. Bet to gan es nebiju darījis, es nebiju ieaicinājis sirdī Jēzus Kristu un nebiju nožēlojis grēkus. Un tad, kad es gāju priekšā nožēlot šos grēkus, pieņemt Jēzus Kristu savā sirdī, es pa ceļam tā domāju, tādas domas sev galvā, un tā kā apsolījumu Dievam izteica, ja Dievs tu mani šajā dienā atbrīvos, un ja es kļūšu brīvs no šīs atkarības, tad es tev apsolos kalpošu visu atlikušo dzīvi. Un es izgāju priekšā, un mācītājs skaitīju šo grēku nožēlas lūgšanu, es vienkārši atkārtoju pēc viņa šo grēku nožēlas lūgšanu, un tad neko īpaši nesajūt tanī dienā. Vienkārši noskaitīt šo grēku nožēlas lūgšanu, apsēdās vietā, aizgāju apsēsties, un vakarā aizgāju, pēc dievkalpojuma aizgāju uz mājām, un aizgāju mierīgi gulēt, un no rīta pamodos, un piegāju pie loga, paskatījos, debesis bija zilāks, zālīts zaļāka, un galvenais iekšā tāds miers,
saulīt tāda spoži, paskatījos, katru reizi man bija tāda, viss tā pa logu paskatījos, viss tāds pelēks, drūms, tā dzīve tāda bezjēdzīga bija. Tanī dienā bija pilnīgi kaut kāds noticis, kaut kāds brīnums. Un galvenais nebija slikti, bet tad es pēkšņi atcerējos, kad par tām narkotikām, kad es domāju, man ienāca atkal galvā tās atmiņas, un es domāju, ka pienāks pusdienlaiks noteikti, un atkal man būs slikti, es domāju. Bet nebija man slikti, arī pusdienas laiks, kad pienāca, un es domāju, varbūt vakarā būs slikti, arī vakarā nebija slikti, nebija ne kaulas, lauz, nekas. Tas tāds liels brīnums notika, un tā pagāja visu nedēļu, man nebija ne slikti, ne vēlēšanās pēc narkotikām, man nebija vairāk. Un es atkal devos uz dievkalpojumu un sapratu, ka ir noticis kaut ļoti liels brīnums. Es esmu atbrīvots no šīs atkarības, kad Dievs man ir noņēmis šo atkarību. Un es arī sāku iet uz draudzi un sāku kalpot Dievam. Jā, jūs pirms raidījuma teicāt, ka Dievs tajā brīdī dziedināja arī jūsu atmiņu, ka jūs pat esat aizmirsis tās izjūtas, sajūtas, ko šīs apreibinošās vielas dod. Jā, man ir tā atkarība tā noņemta, kad es pat neatceros vairs, kā bija, kad es biju narkomāns, kāds bija kaifs. Kāds bija bauda, kad es lietoju. Es mēģinu pat piespiežu sev atcerēties, bet es pat nezinu, kā tas bija, jo man pilnīgi tā atmiņa ir tā kā izzēsta no tām narkotikām, un es tagad jau ir pagājuši 8 gadi, un reiz man nav pat ne mazākā vēlēšanās lietot narkotikas, un var stāvēt šeit uz galda, kaut vai visdažādākās narkotikas, man visādi piedāvājumi būt un visādi, bet man vairs nav nekāda interese, man pat ir pretīgi domāt par viņiem. Super, slāva Dievam. Un jūs ejat uz baznīcu, iesaistaties baznīcas dzīvē, es tā saprotu, bet jūs arī piedzīvojat vienā dievkalpojumā tādu fizisku dziedināšanu. Jā, un tas bija šajā pašā draudzes, Vasarsēkas draudzes stendē. Tur bija dziedināšanas dievkalpojums, jo uz šo draudzi bija atbraucis evaņģēlists mācītājs Mārcis Jensīts. Viņam bija tāds tūrs pa Latvijas dažādām pilsētām ar evaņģelizācijas un dziedināšanas dievkalpojumiem. Un viņš atbrauc arī uz stendu, tur bija aizlūkšana par slimējiem, par cilvēkiem, kam ir veselības problēmas. Un arī man bija veselības problēma, man bija sirds aritmija. Tad arī, kad es lietoju narkotikas, man bija sirds aritmija, un arī pirms tam man bija no pušaudzes vecuma jau bija sirds, strādāja ar pārsitieniem, darbojas ar pārsitieniem, un man bieži vien es nokļuvu arī slimnīcā, jo man melns grācīm daudzreiz uznāca, un bija sirds aritmija, neritmiski strādāja sirds, var teikt, bieži. Es sevišķi, ka nebija gulējis naktī vai, piemēram, kafiju sadzēras stiprāk, bet tad, kad es lietoju narkotikas, it kā viņi bišķi nomierinājās, jo tās narkotikas kaut kā nomierināja man to sirdi, bet tikko atkal, kad es vairs nelietoju, bet tā vienmēr tā atkarība jau, ne jau atkarība, bet tā slimība, man bija tā sirds aritmija, tā slimība. Un es tāpēc arī izgāju arī, lai aizlūdz par mani, par vajadzību, mācītājs. Un viņš uzlika man roku uz galvu, un nonāca svētā gara spēks tādā veidā, kad es nokritu uz grīdas. Es nekad nebiju nokritis uz grīdas, nekur tādās. Es biju redzējis, ka tāda notiek, bet man nekad es pats to nebiju piedzīvojis. Un es nokritu uz grīdu, un man par vaigiem tecēja asars ļoti. Es ļoti piedzīvoju Dievu, svēto garu. Un es atceros, ka es gulēju uz grīdas, es skaļā balsī saucu Jēzu, es tev ļoti mīlu, Jēzu, es tev ļoti mīlu. Tas bija, es ilgi gulēju tur uz grīdas. Un tagad es piecēlos, es biju tādā eiforijā, tik labs sajūtā. Es kādu nedēļu staigāju, un var teikt, 5 centimetri no zemes atrāvies. Tā es staigāju, man bija tāda labsajūta, tāda pacilāts garstāvoklis, es tik ļoti piedzīvoju Dievu. Kad tas mācītājs atvēra draudz Rīgā, pēc tam tas mācītājs, caur ko es dabūju šo dziedināšanu, es braucu uz šo draudzi un tur sāku kalpot tajā draudzē. Bet kā jūs pamanījāt, ka jūs esat dziedināts? Ja sākumā nepamanījāt? Es vispār nepamanīju neko, es vienkārši biju tik priecīgs un laimīgs, es aizmirsu, ka man vispār tāds sirds. Un es pēc kāda mēnesi tikai konstatēju, ka man vairs sirds neklopējās. Un
tas bija tāds brīnums, ka līdz šai dienai nereizi man nav pat ieklopējis, nereizi es varu dzert tādu kafiju, man negulēt vairākas nakts, man citreiz iznāk negulēt kaut ko vairāk, man nereizi no sirds vairs ieklopējis, pilnīgi man ir sirds dziedināta, man pilnīgi, nav vairs tāda aritmijas sirds, traucējuma sirds strādā kā pulkstenis, var teikt, kā pulkstenis tagad. Ļoti, es ļoti pateicīgs Dievam par šo dziedināšanu. Dievam viss ir iespējams. Un šobrīd jūs esat kalpojat, jūs kā tādās sirds aicinājums, kā jūs teicāt, lūkšanā, kad ja tu Dievs man atbrīvos, tad es tev kalpošu, un jūs tiešām kalpojat. Šobrīd jums ir draudze, ir mājas grupa. Jā, es gāju no sākuma šajā draudze, kurš bija tas mācītājs Mārciņcīts, kur man atbrīva no šīs slimības, kur man dziedināja man sirdi, bet šajā draudzē, kā jau mēs visi neviens neesam pilnīgi, un katram ir savu trūkumiņu, un arī man, protams, ir savs raksturiņš, un es visi nevarēju paklausīt mācītiem tā, ko viņš varbūt teica, un viss, nebija, varbūt tik ļoti uzticīgs draudzē, varbūt, vai kā, es nezinu, tas, bet es, nolēmu aiziet no šīs draudzes laiku, un nolēmu, ka pats es mēģināšu veidot savu kalpošanu. Atvēru savu mājas grupu sākumā, tikai mājas grupu, un pēc tam šī mājas grupā cilvēki nāca, daudz sāk nākt vairāk cilvēku, un nolēma arī atvērt sev draudzīti mazu. Es domāju, liela draudz, protams, bet pagaidām viņi vēl ir maza, un atvēru savu draudzīti ar savu sievu kopā. Un mana sieva ir pirmās grupas. Jā, un tagad tas brīnumainais, brīnišķīgais stāsts par sievu, kas man tiešām pirms raidījuma aizkustināja. Varbūt padalāties par stāstā par savu sievu. Man sieva, es ar savu sievu iepazinos, pareizāk sakot, Rīgā, kad es kalpoju šajā draudzē. Kur es atbraucu uz Rīgu šajā draudzē, ka es kalpoju tanī draudzē, un uz draudzes dievkalpojumu atved viena sieviete invalīda ratiņos. Man viņa palika ļoti žēl, svētais gars bija jau darbojies pie manas sirds, man bija žēl par slimiem cilvēkiem, es ļoti jūtu līdzi slimiem cilvēkiem, un es vienkārši gribēju šī sievietei palīdzēt. Un braucu pie viņas uz mājām, un vēd viņas ārā, rūpējos par viņu, un mācītājs teica, ka ja tu tur dzīvo klāt, rūpējas par viņai palīdz, tad vajag apprecēties. Es arī iemīlēju viņas un apprecējos ar šīs sievietes. Un apprecējos, un viņa arī sāka iet Dievu ceļus, arī apmeklēt mājas grupiņas sāka, un regulāri uz dievkalpojumiem sāka iet, un šī sieviete, un arī pieņēma Jēzu, ka pašā sākumā jau arī svētā gara kristības dabūja un vispār, un ļoti tagad kalpo, palīdz man, neskatoties uz to, ka viņai ir izskaistā skleroze, viņai pirmās grupas invalīds, kas ir līdz pusē paralizēta, bet viņa kalpo Dievam, ļoti daudz palīdz, zvana cilvēkiem, aicina uz draudzi. Tā ļoti, ļoti noderīga man draudze, un ļoti liels palīgs man viņa ir. Bet kā bija pirms tam jūs stāstījāt, kad jūsu sieva būdama tiešām ar smagu saslimšanu, un ja jau cilvēks nokļūst ratiņkrēslā, tad veselības stāvoklis ir smags, ja viņu par vieglu nenosauksi, viņa meklēja palīdzību dažādos citos veidos. Jā, viņa kad saslimē, ka viņai sākās tās pazīmes, kad ārsts viņai noteica to diagnozi, viņa meklē palīdzību citādi. Viņa nemeklē pie Dieva, viņa brauc uz Šrīlanku ar ajūras medicīnu, centās izārstēties, un viņa vēl tad staigāja, bet palika viņai vēl sliktāk. Viņa gāja uz Budas tempļiem, pie Budas mūkiem, tur, visādi centās, lai iegūtu šo veselības uzlabošanu lai uzlabotos veselību, bet nekas nepalīdzēja viņai, un viņa atbrauca no to Šrīlanku, un viņai palika vēl sliktāk, un viņa palika uz ratiņiem,
tādā stāvoklī, un galvenais viņai tas stāvoklis pasliktinājās, un viņa iedeva pirmās grupas invaliditāti uz mūžu, un ka viņa, ārsti, es domāju, ka viņa ilgi nedzīvos, bet tad, kad es sāku viņai kalpot, tad, kad viņa pieņēma Jēzus Kristus savā sirdī, viņai no tā brīža veselības stāvoklis ir normalizējies un vairs tā slimība neprogresē. Viņa nepaliek, tā redzam labāk, bet sliktāk viņai nepaliek. Tā teikt, stāv uz vietas, tas veselības stāvoklis. Jā, bet viņa ir ieguvuši šo prieku Dievā, mieru un jēgu dzīvē, un viņa ir pavisam citāds cilvēks. Ja agrāk viņa negribēja dzīvot un daudzreiz domāja par pašnāvību, tad tagad tādas domas vairs nav. Tas ir stāsts par to, kā Dievs tajā cilvēciskajā nespēkā jūs stāstat, kad lūk, jūs piedzīvojat dziedināšanu, jūs pat pilnīgi bijāt aizmirst, ka jums ir veselības problēmas. Tik labi jutāties, kad aizmirsāt, ka jums aritmijas vairs nav. Kad es piedzīvoju dzīvi, es tādu eiforiju piedzīvoju, kad es pilnīgi, man likās, ka tās ir pašas labākās narkotikas, kādas es agrāk jebkad ir lietojis. Es ar svēto garu ir vienmēr labi dzīvot, jā. Bet jūsu sievai, lūk, šeit varbūt nav tāda acīm redzama dziedināšana uz doto brīdi. Mēs jau nezinām, ko Dievs domā darīt tālāk. Dieva prāts ir neizdibināms, un viņš zina, kas mums katram ir labāks. Un tāpat laikā tas stāsts par jūsu sievu man aizkustināja viena iemesla dēļ, ka cilvēks, kurš ir ratiņkrēslā, kuram ir pašam nepieciešama palīdzība, praktiska, jo viņš daudzas lietas nespēja izdarīt, un tomēr spēja būt par svētību daudziem citiem. Jā, man žēl, ka jūsu sieva šeit studijā nevar būt, un arī viņai varbūt būtu mazāk drosmes šeit liecināt, bet tāpat laikā, kā Dievs caur nespēku parādās savā spēkā un varenībā. Es domāju, ka jūsu sieva tagad jūsu mājas grupā un draudzē ir tāds, piemērs, uzskatāms piemērs, dzīva liecība par to, ka mēs čīkstam reizēm par to, ka mums galva sāp. Jā, un mēs jau kurnam un esam apvainojušies uz Dievu, kad, kāpēc man te grūti. Bet te ir viens cilvēks ar ļoti smagu saslimšanu. Tā nav nekāda izpriecas diagnozes izkaisītā skleroze, un viņš savā ticībā un paļāvībā uz Dievu šīs savas ciešanas nes un panes, un Dievs viņu uz savām rokām nes. Kā patiesībā man uzreiz rodas jautājums, tāds organisks šeit sarunā, kā tad jūsu draudzes locekļi uztver viņu? Tie cilvēki, kas iet pie jums mājas grupā un draudzē, Viņi ļoti draudzīga, ir ļoti tāda komunikābla, viņai ļoti daudz draugi, kas nāk tie cilvēki, daudz nāk, vienmēr ienāk draudzē vai kā, viņi vienmēr pienāk pie viņas klāt, aprunājas ar viņas, un viņi arī, viņi pat par sevi ir ļoti, viņi nevar nemaz iedomāties, ka viņai kaut kas tāds veselības problēmas, jo viņa izskatās, vismaz uz ielas izjūt, viņai ir vienmēr smaidīga, un vienmēr cilvēkam liekas, ka viņa vienkārši kaut kas viņai tā nejauši kaut kas atgadījies, un kad viņai nekas nav tur tāds smags. Nevar pat iedomāties, ka viņai ir kaut kā tāds veselības stāvoklis, jo viņa tieši otrādi iedvesmo tos cilvēkus, jo mums arī mājas grupiņā bija atnācis kāds vīrietis, un viņam bija, viņš kurnēja un kungstēja, ka viņam tur negribās dzīvot, ka viņam nav sieva, un viņam nav tur darbs, ka viņš nevar nopelnīt labi, bet viņam ir kājas, rokas, viņš bija pilnīgi vesels šis cilvēks, un viņš krīt depresijā, ka viņš negrib dzīvot. Es neteicu viņam, protams, bet es domāju, paskaties uz manas sievas, kas ir pa pusē paralizēta, kam ir redzi miglaini, kas labi pat neredz, ka viņa spēja dzīvot, spēja priecāties, spēja būt tas, kas ir, būt cilvēks ar nākotni, cilvēks, kas nenolaiž rokas, kas palīdz citiem, bet cits tajā pašā laikā pilnīgi vesels, kam ir kājas un rokas.
kūrni, ka viņš negrib dzīvot. Nu, tā, tas ir ļoti piemērs tam, kad ir cilvēkam grūti, un viņš spēj būt pat citiem par paraugu, bet cilvēks ar normālu veselību spēj. Jā, mēs nenovērtējam to, ko Dievs mums dod patiesībā. Jā, ko mēs dod. Daudz cilvēku to nenovērtē, jo bieži vien to var redzēt, Jā. Dzīvē. Tagad raidījums lēnām tuvojas noslēgumam, ātri mums tas laiks skrien uz priekšu, un es gribētu jautāt, mēs nezinām, kas klausās šobrīd mūsu raidījumu, bet varbūt ir kāds vēlējums jums klausītājiem, kas kaut ko piedzīvo, pārdzīvo kādas ciešanas, nezinu, slimības, kādas dzīves krīzes, pārbaudījumus, ko jūs varētu novēlēt? Es, piemēram, gribētu novēlēt tiem cilvēkiem, kas ir kaut kādās atkarībās, kas ir cilvēks, ka tiešām, ka viņš ir atkarībā vai no alkohola, vai no narkotikām, ka viņš nekad neatradīs šo izēju, jo viņš negriezīsies pie Dieva. Viņš var iet uz dažādiem rehabilitācijas centriem, var iet uz dažādām slimnīcām. Tas tikai uz laiku viņam var apturēt viņu to atkarību, bet pilnīgi brīvību viņš neiegūs. Pilnīgi brīvību, es uzskatu, var iegūt vienīgi ticību Dievam, paļāvību uz Dievu, nožēlot visu savu dzīvi. Es iesaku nožēlot tādiem cilvēkiem savu iepriekšējos grēkus, iepriekšējo dzīvi un pieņemt sirdī Jēzus Kristu. Un es ticu, ka tikai Jēzus Kristus, tikai viņš spēja cilvēkus darīt brīvus, vesels no dažādām atkarībām. Tikai viņš spēja. Es uzskatu, es iesaku tiem cilvēkiem griezties kādā draudzē, kur tiešām ir cilvēkiem attiecības ar Dievu, kur cilvēki meklē Dievu un meklē šo ceļu, lai viņi griežas kādā draudzē, jo viens pats arī cilvēks nevar pastāvēt, ka viņam jāatrod šādiem cilvēkiem draudzi, un es domāju, jebkurš cilvēks var būt brīvs no šāda atkarība. Jā. Paldies, patiešām liels paldies, Andri, ka jūs bijāt kopā ar mums šovakar, kad dalījāties savā un savas sievas dzīves stāstā, un abi divi bija brīnumaini. Dievs jau pie mums strādā katra savā veidā, viņš zina, kā ar mums strādāt, viņš zina mūsu vajadzības un viņš zina mūsu lūgšanas un sirds saucienus. Un tiešām paldies, un es ceru, ka šis stāsts bija stiprinošs tiem, kas klausās. Jo Dievs jau nekad nenokavē. Jā, varbūt mēs lūdzam pēc dziedināšanas, mēs lūdzam pēc kādiem brīnumiem mūsu dzīvēs, un liekas, ka Dievs klusē un Dievs neatbild. Bet Bībelē ir teikts, ka visam ir savs laiks, un savā laikā Dievs atbild uz mūsu lūgšanām, un ir brīži, kad arī Dievs neatbild. Varbūt cilvēki, kas šobrīd klausās un ir gadiem lūguši pēc savas dziedināšanas, bet viņi varbūt tā acu mirklīgi netiek dziedināti. Un tomēr Dievs uztur un vada arī cilvēku viņa vājumā un nespēkā, un caur to nespēku tiešām Dievs savā varenībā liels parādās. Un tie cilvēki ir ļoti par svētību. Ja, jo ejot cauri tādam tuksnesim, kas saistīts ar fiziskām ciešanām un sāpēm, veidojās mums skaista dvēsele. Dievs mūs kaldina, Dievs kaldina mūsu iekšējo cilvēku. Un to es vēlos novēlēt klausītāju, kad neskatoties situācijā, kurā tu šobrīd esi, Dievs ir līdzās tev un viņš darbojās. Tieši tajā momentā, kad varbūt viņu vismazāk izjūti, sajūti. Pacēl acis uz Kristu un nešaubies. Un celies un staigā. Skanēja raidījums Celies un staigā. Studijā bija Lāsma Jēgere un Andris Meijers. Ar labvakar!